22. martā daudzviet pasaulē notika dažni dažādi ūdens dienai veltīti pasākumi. Šogad arī Ogrē norisinājās kas neierasts un līdz šim vēl nebijis. Ielu vingrotāju apvienība Street Warriors ar sociālā tīkla Facebook palīdzību aicināja galvenokārt jauniešus iesaistīties ūdens dienai veltītās zibakcijā. Lai Ogres iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas vairāk dažādu pasākumu ne tikai vasaras sezonā, bet arī pavasarī, ziemā arī, lai būtu, tā teikt, kāds akšens. Jā, mēs organizējam ūdens dienu par godu tam, ka tuvojās vasaras sezona un lai kaut kādā veidā viņu atklāt. Un tā kā mēs to interpretēsim tādā flashmobā, salasīsimies kopā cilvēki, un tad jau redzēsim, kā būs, tā būs. Atklāsim vasaras sezonu. Lai arī tikai pirms dažām dienām Latvijā iestājās astronomiskais pavasaris, Ogres jaunieši jau sparīgi gatavojas vasaras sezonai. Tieši tāpēc zibakcijas dalībnieki tērpās siltajam gadalaikam atbilstošās drēbēs, īsajos tēkrakliņos un šortos. Tikmēr daži pat nekautrējās mest nost arī ķermeņa augšdaļu nosedzošās drānas. Pēc nelielas iesildīšanās, rotaļām un sportiskām aktivitātēm pienāca kārta mesties iekšā Ogres vecupē, kur vietām vēl vīdēja ledus klājums. Tiesa gan, samērcēties no papēžiem līdz pat matu galiem gatavi bija tikai 4 jaunieši. Jā, var teikt, ka šodien jūs esat atklājuši peldēšanas sezonu, ja izdarījāt jau to iepriekš. Personīgi man jā, es šodien atklāju. Es personīgi atklāju 2 nedēļas atpakaļ Liepājā jūrā izgāju nopeldēties jau. Tad jau var salīdzināt, kā ir šajā dīķi un kā ir jūrā. Jūrā likās siltāks, jo ārā bija vairāk saule un sildīja daudz vairāk. Bet šeit arī bija labi, nebija tik traki. Bet kopumā abiem diviem tā grūti bija saņemties? Nē, diezgan viegli saņemties, vienīgais tas, kad jāizkrien cauri ledumu un tad tiec līdz ūdenim. Bet kopumā diezgan forši. Pirmais brīdis tāds augsts, bet pēc tam, kad iznāk ārā, sajūta tiešām fantastiski un silta. Ārā, jā, pirmā reize iekšā tikai. Un kā bija? Man patika, tā atvēsinoši ir forši. Kā jūs domājat, jūs arī turpmāk mēģināsiet kaut kā piekopt šādu roņu, teiksim, tā dzīves stilu, dzīvesveidu? Grūti ir sekot tam, bet tā kā forša sajūta pēc pamēģināt. Forši, iespējams, ja sanāks vēlreiz, tad, protams, jā. Es domāju, tā kā tajās Ogres roņos speciāli nepieteikšos, tā kā neiesaistīšos viņos, bet, ja dzīvē būs tāda iespēja vēl ieiet ūdenī šādā pašā laikā, teiksim, tā atklāt pāragri to peldēšanas sezonu, tad es pilnīgi noteikti atkal to arī darīšu. Jauniešu izdarības ar nelielu ziņkāri no malas vēroja arī gulbju pāris. Tiesa gan, viņus nemaz neuztrauca, vai ūdens Ogres vecupē ir silts vai augsts. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.